Labrīt! Mēs esam mūsu tējas namiņā, bet tējas namiņš atrodas pie upes, kā jūs redzat. Mēs esam ieradušies pārbaudīt Lielupē jaunu vietu. Nekad šeit neesmu bijis. Mērķis mums ir, protams, kad Latvijas vasaras kulta zivs breksis. Un šodien mēģināšu noķert, tā kā es jums rādu, uz gruntenīti, uz garo pavadu. Arī zandartu mēģināsim ķert. Šobrīd ir 6 no rīta un makšķerēsim dienas sesiju, bet mēģināsim noķert zandartu. Paskatīsimies, vai izdosies arī dienas laikā noķert žani, jo dziļums šeit varētu būt līdz 8 metri, cik es esmu ievācis informāciju par šo rajonu. Kartes es nekādas skatījies neesmu. Tā kā mēs esam Lielupē, netālu atkal no Rīgas rajonā, uz robežu pat varētu teikt, un mēģināsim pievilināt jūras breksi, jo jūra nav tālu. Jūras zandarts noteikti, bet jūrinieki parasti ir tādi līdz kilītim. Labāk jau kādu vietēju piecinieku ierubīt, vai ne? Tā kā šodienas tēma ir atkal mūsu mīļais feeders, pieskaņā nedaudz ar vienu gruntenīti uz žani un uz mūsu jaunajām barībiņām, kuras tūlītās tad arī augsim. Tā, 2 niansītes vienkārši barības jaukšanā un bēršanā spainīgi. Tātad pirmais, ko mēs liesim klāt, ir tas belčs, salts. Arī belģa aromāts. Visklasiskākais un pasaulē slavenākais brekša aromāts. Lējam iekšā šādos matriks traukos. Šādos te, šādi te. Ļur. Kur arī ar mikserīti var samaisīt to zapti. Un vēl sagatavošanās darbi, redzat, es vēl neesmu barības pakas sācis vērt vaļā. Lējam ūdeni otrā matriks traukā. Un tur mēs baram iekšā uzreiz tos muška apurs, kas ir jāmercē. Pats taisu, pats ražoju, pats izgradoju šīs barības un... Oh, yeah! Jā, šitie nesmaržo tik labi, kā mana barība. Visa šī buņģiņa ir domāta uz 10 kilogramiem. Tā kā man šeit ir 3 kilograma rastīti, trešo daļu buņģiņas es iebēršu šeit. Arī sausā barībā. Pirms tā postieties kādā feju krustmātes factory. Viss lūpas sausas. Ne sausas, bet saldas. Uzmaisījām sauso masu. Vēlreiz pārmaisām mūsu sīrupiņu un pievienojam klāt barībiņai. Nu, lūk, redzat, kāda barībiņa sanāca skaista. Viņa ir skaista. Re, kur ir kukurūziņa, auzu pārsliņas, dažādu veidu sēkliņas, kas uzbudinās to ziltiņu. Un tāda rokās var just tos rupjās sastāvdaļas. To rupjumiņu, redzat, skaisti var just. Kopā ar biskvītu ir pārdabiski labi. Nu, lūk, redzat, jā, super. Ok, taisam maisījienus vairākus. Redzat, viņi jau, kamēr mēs te muldam, jau velk ūdeni, jo mūsu barībiņa diezgan daudz sūc ūdeni. Redzat, es izlēju gan izlēju visu sīrupu, buņģu, tas ir, cik te ir? 1,8 litri. Jūs redzat, gan arī 1,5 litri jau ir iekšā uz 3 kiļiem un prasa vēl. Izvēlamies orientieri, mēs zinām, jau, ka šis krasts ir tā kā dziļais, tāpēc distance šodien tālāk pa 40 metri nebūs. Nu, apmēram uz tiem 40 metriem arī uz aci iemetam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Jā, dziļums arī mums arī būs kādi 7, 8 metri. Bet es tagad pirmo iemetu marķieru svinu, lai saprastu, kas te mums ar to grunti darās. Bet tūlīt mēs iemetīsim arī dīperi, lai saprastu ekrānā, kas tur darās. Jā, grunts īstenībā ir forša, ir mīkstās vietas un ir arī cietākas vietiņas.
ar gliemezīti, kur bija laikam kants sākās uz augšu pie krasta. Jā, grunts ir feina. Redzēja, kā dīperīts? Vēl viens klipsis ir. Labi, ka dīperīts neaizlidoja pavisam. Dīperīts, redzēt, cik smuki aizlidoja ar Zemex Icon 90 grami testi, tikai es iedevu Jānim paturēt rokās. Viņš teica, ka viņam spinnings ir tikpat smags kā man makšķer feedera. Bet, nu jā, galvenais jau mēs te sapratām galvenās lietas. Jā, tas dziļums ir padziļš. Kaut kādas zivis 3 es redzēju. Un viņš pie krasta nāk uz augšu. Tātad tā distance mums būs kaut kādi ap 30 metri plus mīnus. Ir mīksta grunts, reāli mīksta, teiksim, tāda. Tā nav pat dūņa, viņa ir tāda, nu tā kā visur mums ir tāda mīksta tāda gruntiņa ar sakritušiem mazām niedru zāļu detaļiņām, ja? Un ir slānīts ar varbūt akmentiņi plus gliemezīts, arī apaudis ar to mīksto duļķīti, ja? Un es tagad palikšu metru aiz tās tā kā puscietās grunts uz tā mīkstā, jo ir paliels traume. Iemetiens būs apmēram no 30 līdz 27 metri. Tūlīt tās nomērīsim uz mēramajiem mietiņiem, cik man precīzi ir acumērs. Kāpēc uz tā mīkstākā? Jo visdrīzāk mums to barotavu marķieris viens ir sviniņš tāds akurāts, ja? Viņš grimst savādāk. Barotavu noteikti kaut kādu metru apmēram nonesīs, un viņa būs tieši uz tās robežas, kur sākās tas cietais. Skatīsimies, ja āķis negriezies, viss būs ok, paliksim tur. Ja ne, tad zinu, ka man apmēram uz priekšu ir kaut kur 2,5 metri tāds grubeklīts bija, tāds pavisam grubulīts. Paskatīsimies, ja, jo uz tā pavisam grubulīša gluži tas dzīvnieciņi nedzīvo. Nu, varbūt iekšā tur dzīvo tam līdz, bet mīkstajā gruntī viennozīmīgi vairāk tur dzīvo tās dzīvās radībiņas, ko tās zivs ēd. Tāpēc mēs būsim pie 2 vietām, viena mīkstā, viena tas grubulīts, starp abām 2 vietiņām tieši precīzi, lai maksimāli būtu tuvu tai vietai, kur tās zivs visdrīzāk barojās. Jā, nu barotai nenes. Vienīgi es teiktu tā, ka vajadzētu pieregulēt metienu, uzmest, nu jā, kas redzējāt, barotavi gaisā jau. Nestoties to, ka viņa ir metāla, spārniņu viņai nav, sakarā to, kad viņai ir šāda tieši bieza sieta, viņa nāk izcili augšā. Viss ir vienkārši ideāli pasniedzams zivtiņai. Lūk, šo mēs katru reizi, kā jau redzējāt, šādu ņemam. Kaņepītis atkal. Kaņepis no tā šķidruma. Un liekam iekšā. Tātad šī brīža pirmais uzdevums mums ir uzklāt galdu. To mēs izdarījām ar pirmajiem 10 iebrojieniem, bet puse mums tur pa straumu aizlidoja un tā tālāk uz grunti tur nonāca ne viss tas, ko mēs metām. Tāpēc mēs negluži tagad iesim cept šašliku vai tam līdzīgi, bet turpināsim aktīvi darboties, pārmest reizi, nu 2 minūtēs es teikšu, jo man ir tās lielās barotavas, ja? Tātad reizi 2 minūtēs, to mēs darīsim kādu stundu un skatīsimies, kas notiek šajā mūsu intervālā, jo nu, nekas jau nav izbarots. Mums vajag reāli atzīmēt punktu, pasaukt zivis, ka mēs esam šeit. Tā kā turpinam strādāt, gaidām brekša pienācienu, bija copa. Bija copa, smuka copa bija. Gaidām brekša pienācienu. Nu, pirmajā metienā bija copa. Kur ir? Copa bija tāda inčīga, izklausījās pēc 300 gramīga breksēna. Plicis tas gluži nebija. Nu, lūk, redzat, pirmajā metienā bija copa. Tātad pirmais signāls, kad distance ir izvēlēta pareizi. Grunts vai arī punkts drīzāk ir atrasts pareizi. Reka, viņš atkal pieskārās.
Nu, plus mīnus. Pirmais uzdevums ir izdarīts. Pareizi, jo zivtiņa jau deva par sevi zināt. Pārbaudīsim, citreiz viņi pēc tāda copītāta bija līgana, citreiz viņi pēc tādas sēž galā. Un šoreiz nekas mums nesēž galā. Bet tas nekas priecē, ka pirmajā metienā bija diezgan laba līgana copīte, ko varēja izdarīt Brekšuks. Tā kā atgriežoties apakaļ pie tā stāsta par graudiem un kukurūzu, es viņas likšu tulīt sakarā to, ka jau bija 2 metienos pieskārienas, zivis tātad tur ir. Es viņus likšu nedaudz, pa nedaudz šipsniņai. Un ja man sāks parādīties arvien vairāk zivju, vairāk, attiecīgi man vajadzēs grūzīt vēl vairāk. Un tad es saukšu palīgā graudus, lai tur ir pēc iespējas vairāk to detaļu, jo zivis nāk daudz, un lai katrai zivī būtu ko darīt, un vēl paliktu visu laiku kaut kas tur, priekš nākošajām un nākošajām zivīm. Tāds ir tas modelis, kā būtu jādara pareizi, lai visu laiku turētu un ķertu tās zivtiņas. Un mums ir atkal copīti, bet tie izskatās pēc kaut kādiem sīkaļām. Un kas tas ir? Pirmā zive, un pirmā zive ir tās mums ir, kā jau es teicu, redzējāt, cik es esmu acīgs. Man iepriekš bija copīti, es teicu, izskatās pēc 250 gramīgu breksēnu. Tāds jau viņš arī bija. 3. metienā. 2. metienā bija nograusti baltie un motils neaiztikts. Es tagad uzliku 6 baltos un uz 6 baltajiem ir šāds susliks. Pirmais. 3. metienā. Izcili. Un jūs gribētu teikt, ka barība nestrādā? Viņš, kā jau teicu, no jūras atnāk. Wow. Mums pilnīgi jāiet ir uz tiltiņu. Un ziniet, kāds mums ir izvadīšanas komandu tiltiņš. Nu. Brūnā krāsā. Paskatieties. 40 minūtes darba. Un mums ir skaista līciens uz lieciņām. Opiņā, nāc pie papiņām. Jā. Es tieši atveru maizītes. Nekas dzīvē nemainās. Atveram maizītes un vienmēr ir cope. Nu kā tā var? Bet, kas mums te ir? Mums ir pirmais ģeldīgais puņķainais. Un pazieties, kāds tumšs. Tie nav jūrinieki. Tie ir īsteni vietējie. Tumšie brūnie. Tā kā mums būs uzdevums viņus pabarot, viņiem uzdevums kļūt par mūsu modeļiem. Pirmais ir, liekam maisā. Šitas ieēda to motelīti. Atceries, es teicu, ka kaut ko uz motelīti nav un bez copes uz pārmetienu. Cerams, ka tā pavades tur neizvaro, bet jābūt labiniekam. Mums ir nākošais izmērs. Bet viņš jau arī nav mutē, man liekas. Jā, viņš ir snuķī. Viņš ar to motelītim līda klāt ostīja. Tā kā samiņš ar savām mūšelēm ostīja pāsties kāds smukiņš, re? Nāc pie mums ciemos. Uz kaut kādām stundām nāksies tev pie mums patusēties. Jā, viņš ir snuķī. Vai mutē? Nē, snuķītī. Redzat? Motelīts, baltie un āķīts snuķītī. Bet kāds breksīts nav? Breksīts jau nav no mazajiem. Tāds jau gandrīz ņemamais. Viss notiek, kā jau es teicu. Zivis ir atnākušas. Pāris reizes jau aukla bija gļotās, tā kā viss notiek, ka šis tāds gājis, šis varbūt jūras eksemplārs. Liekam maisā iekšā. Un uz motelīti ilgu laiku bija problēmas ar... Gaišais. Ilgu laiku bija problēmas ar zivs dabūšanu. Uz āķa viņa bakstīja, ņēma un tam līdzīgi, un tagad uzliku motelīti pa ilgiem laikiem nostrādāja momentāli. Redziet, tas nozīmē, ka tās ēsmas vajag mainīt. No, ko viņš saka? Viņš saka, ka viņš jau ir bišķi uzēdies, pārēsnes tāds. Super!
process notiek. Siltiņas ap punktu grozās. Varībiņi ēd un var baudīt nekarsto šīs dienas dienu. Sit labi! No, tikai tās lēpenes neaiztiec. Labi, do virsū. Pacēlām. Nostrādā, ai, bronzīgais. Un uz motilīti. Ai, skaistuļa, skatāties. Ja Zandarts mums pateica vēlāk, tad paskatieties, kā skaistulis mums te saulītē spirinās. Aiziet! Nu ja, tikai laika jautājums. Big River Bream, Big River, Lielupe un Bream. Nu esi lūdzu mīļš un nelēkā. Yes! Rekor ir, smukuls, pusotra nav, bet stabiļni. Nu, mēs sarunājam. Ai, skaists breksis, skaists, katra zvīņa virsū ir, nekādas pumpas, vienkārši smuks Lielupes breksis. Pasties, ņem akal! Nu, tā vāja tikai neizspļauj. Ir! Wow, kas tur ir? Kā nav kaut kas. Ir, tas ir Zandarts, neiemetīsi, neuzzināsi. No, ierīs susliks. Dienas laikā mums ir bonus, reāli bonus. Kur tur zujot, ja pirksts būtu iekšā mutē, kas būtu? Pirksta nebūtu. Nu, nav mēriņš, bet jūras Zandartiņš. Labi, ka viņš ir rekord. Āķis ir rekord. Mēlē. Bišķi nāk no mēles asinis, bet āķis ir mēlē. Nu, dodam buču un pasauc lūdzu trīnieku. Hopiņā. Stāv uz vietas, Kas te mums ir? Es teicu, ka būs. Nāc parādīties. Noslēpies zaļumos, rekord viņš mums ir. Hopā, skaisti. Skaista izmēra, atkal uz motili. Pamēģināja baltos, pamēģināja slieciņu, neņēma. Uzliek atpakaļ motili momentāli. Rekord skatieties starp citu. Viss notiek process. Viņš ēd, kā jau es jums teicu. Redziet, rekord ir viss zaļies sastāvdaļas. Peleti, šis visdrīzāk ir pelets, tie nav čipši. Barībiņa kopā ar peletītēm. Viss process notiek. Viņš ēd. Rekord visu nodirsa man statīvu. Tā kā viņš ir atnācis, viņš staigājās, ņemās un redz, ņem tikai motilīti. Viņam nav tā, un tam līdzīgi. Iespējams arī laikapstākļi, kas ir samainījušies, ietekmē kaut ko, jo, kā redzat, niedres konkrēti sāk tirināt, vējši pacēlies līdz kaut kādiem ap 10 metri sekundē. Tā kā labi, ka īstenībā ir šī būdiņa. Un nepavelti viņi ir uzcēluši viņu tādā niedru aizsegā. Noteikti, kad ne pirmo dienu vējš ir tieši no tās puses. Tā kā mums te tā mēreni labi, bet tikko kā ir aiz niedrēm, tā uzreizām pat barotava ir jāmet riktīgi stipri, lai es varētu trāpīt punktā, jo tikko kā ir klipsī, tā uzreizām nones. Bet process notiekās. Paldies Dievam, ka viņi galīgi nav nobijušies, un viss notiek mums. Viss strādā, visu mēs darām pareizi, griežam baltos, dodam graudus, kaņepīti un kaifojam. Ka viņš tur, vai nu jau viņš ir galā, vai nu... Ir. Ai, kā viņš ilgi tur ņurcija. Do virsū riktīgi ir pareizā suga mums. Nāc pie džekiem parādies, kas tu tāds esi. Tu mums esi gaišā tīpa čalis. Jo, redzat, kā atšķirās, ja? Tie bija tumši riktīgi. Redzat, kā šīs gaiši spīd. Kā man patīk, kad katra zvīņiņa ir vietā. Nu, skaisti. Šoreiz nosradēs slieciņu ar balto. Atkal mainam. Un visu laiku nonākam pie zivtiņas. No. Kas tad ir? Būs galā beidzot? Ir! Opā! Kā nav zutis, cienītie dāmas kungi?
pēc sajūtām, kā nav zutis. Laba zivs, man katra laba zivs ir. Likās, ka divnieks. Bet būs, skatieties, kāds skaists mēra žanis. Domāju, ka būs stabils mērs. Kā jau es jums teicu, nu, stabils mēriņš, stabils žanīts, skaistuļa, jūras smukulīts. Dēļ tā arī ir visdrīzāk mērā. Nu, āķīts ir iekšā. Rekur, smuki. Tas ir, ja nenervozē, ja? Ja necērt par ātru, tad ir šitāds te, skaists. Tur vampīrs. Vampīrs žanīts. Super, braucam makšķerēt vienmēr un visur. 4. cope dienas gaišajā laikā. 10 no rīta mēs sākām copi, tagad ir kaut kādi 4-6 stundās, un tieši pirms lietas. Un brekši pienāca, un zandarti sāka ķerties. Super! Ir labāks piška. Atmeta! Es jūtu, kad, nu davai, tikai nepaliec man te lēpenēs. Ļoti labs. No, čurp. Tu vispār esi breksis. Nāc parādies. Ļoti labs. Gandrīz kilogramīgs breksis. Bet smuks, brūns, pastieties atkal. Kāds skaistulis. Ai, kāds skaistulis. Smukiņš. Ai, nāc šurp. Jā, skaists. Ai, kāds skaists. Atstāja visas viņas pie sevis. Redziet, kāds skaistelīts. Atkal katra zvīņiņa smuki kopā. Super, braucam copēt vienmēr un visur. Jau sāk knapi smidzināt lietatiņš, un ar šo skaisto breksīti mēs beigsim šodienas sesiju un skatīsimies, ko mēs tur esam saķēruši. Labi, nemocīsim. Viņš uz punktu atnāca pēc kādu 4 stundu barošanas. Viņš atnāca tā, nu mošna. Atnāca, grozījās, staigāja, ēda to, ko es esmu sametis iekšā, un ļoti grūti bija dabūt uz āķa. Šodien bija tā diena, kad bez moteļa reāli nekas nebūtu izdarīts, būtu nokārts deguns un tam līdzīgi. Bet tā kā viņš mums bija ap grami 300 līdzi, mums ir apmēram 15 kg zivju dienā, kad vīrus blakus aizgāja projām ar vienu asari. Vairāk nekā likās! Nu re, hei! Lielupīte! Akal iedeva mums šo to. Joku smuki vietējie brūnie. Un tad, tā teikt, voblinieki. Braucam makšķerēt vienmēr un visur. Ņemiet vērā manas padomas un jūs būsiet ar šādiem lomiem.